Kopš 2012. gada, kad Kandavas vēsturiskajā skolas ēkā durvis vēra jauniešu centrs Nagla, rosība šeit valdīga diena. Arī konkursa gada jaunietes organizēšanā aktīvu dalību ņēma centra dalībnieki, gatavotas balvas, telpu noformējums un sagatavoti priekšnesumi noslēguma pasākumam. Konkursā 3 vecuma grupās žūrija vērtēja jauniešu sagatavotās prezentācijas, aktivitāti ikdienā, dalību projektos un vēlmi iesaistīties novada dzīvē. Un tas interesantais ir tas, ka tad, kad tie, jaunieši jau ir pabeiguši Kandavā skolu, viņi aiziet uz Rīgas augstskolu, uz Jelgavu, uz Liepāju vienalga, viņi atgriežas šeit un viņi turpina. Pirmkārt, tas pamats ir ielikts, šeit uz vietas. Vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem par konkursu uzvarētāju atzīta Cēres pamatskolas 8. klasniece Paula Saija, kura dzied, dejo, mācās mūzikas skolā, organizē dažādas pasākumus un savu nākotni vēlas saistīt ar medicīnu vai mūziku. Patiesībā tie ir vienkārši mani hobiji un manas intereses. Tas, ko es vēlos darīt, un es arī cenšos sev pēc iespējas vairāk pilnveidot, kā arī sakot, varbūt mammas pēdām, būt atraktīva. Īpaši, vispār daudz vajag no mammas, īpašai. Jā, vajag mazliet īpašai būt, jo, jāpiedalās bērnu dzīvē ir. Man jābūt visu laiku ar viņu kopā. Ja es nebūtu ar viņu kopā, nevadātu, kur vajag, mēs Cēres pagastā dzīvojam, es viņu vadāju uz priekšu, uz Kandavu, atpakaļ, uz mūzikas skolu, atpakaļ, pasākumu, viss. Palīdzēt arī, baigi būt īpašai mammai. Vidusskolas grupā balvu un nosaukumu Kandavas gada jaunietes 2014 ieguva Kārļa Mīlenbacha vidusskolas audzēkne Kērija Fedorenko, bet vecuma grupā līdz 25 gadiem uzvaras laurus plūca Latvijas Lauksaimniecības universitātes studente un studentu pašpārvaldes vadītāja Viktorija Selezena, kura lielāko daļu laika pavada Jelgavā, bet tomēr joprojām aktīvi darbojas arī savā dzimtajā novadā. Viņas prāt, tieši jaunieši ir tie, kuriem dot iespēju mainīt priekšstats par Latviju kā vietu, kur dzīvot. Jāpaskatās apkārt ar plašākām acīm, jo citi saredz tikai visu pelēko masu, bet ir jāskatās ar krāsām. Ir jāsaprot tas, ka jebkurā valstī ir dažādas lietas, notiek dažādi notikumi, bet mūsu valsts ir tā, kas satur mūsu tautu kopā. Un man liekas, ka tas pat ir svarīgākais. Konkursa gada jaunietes, kur idejas autori arī ir paši jaunieši, Kandavā notika jau 3. reizi. Šis konkurss ir tas, kas liek paskatīties pašiem uz sevi no malas, un mēs arī redzam, kādi jūs esat, jo ikdienā mēs skatāmies, nodarbojas ar to, bet šā konkursa rezultātā mēs jau skatāmies visam savādākām acīm un redzam jūs citā gaismā. Tā kā no pašvaldības puses tiešām tas ir, mēs to novērtējam, un tas ir būtiski, un es ceru, ka arī jaunieši lūdzu uzdrīkstieties un esiet aktīvāki, iesaistieties visur, arī politikā, un mēs to novērtējam. Paldies! Sandra Letāne, Andris Spāns, TV Spektrs.